Kad aizver acis un ļauj elpai kļūt lēnai un mierīgai, tu vari nokļūt sapņu pilsētā. Miķels un Matīs bija atgriezušies sapņu pilsētā, kur zeltainas takas veda uz visdažādākajiem brīnumiem. Šoreiz viņi atklāja, ka lielie sapņu pilsētas vārti ir aizvērti. To priekšā sēdēja apaļais, spīdīgais pūķis, pavisam skumju skatienu. Kas noticis? Jautāja Miķels, piesēžoties blakus pūķim. Es taču esmu vārtu sargs, viņš iečukstēja, bet šorīt pazudušas vārtu atslēgas, un bez tām neviens nevar doties tālāk pilsētā. Matīs savilka dūris. Mēs tev palīdzēsim, pūķi. Miķels un Matīs devās kopā ar pūķi uz senu sapņu vārtu paviljonu, vietu, kur agrāk vārtu atslēgas tika rūpīgi uzglabātas. Tad paviljons bija rozā mākoņos stīts, un viņi visi trīs iegāja tanī iekšā. Taču tur viņi atrada tikai tukšus zelta āķus un nelielu pierakstu uz pergamenta. Tikai tas, kurš redz caur sapņu miglu, atradīs to, kas slēpts. Tas nozīmē, ka kāds tās ir paņēmis, noteica Miķels, skatoties uz miglaino celiņu, kas vijās cauri sapņu dārzam. Pūķis nočukstēja, ir kāds, kam patīk spēlēties ar mīklām. Viņu sauc Mijulis. Mazs sapņu rūķis, kuram patīk likt citiem minēt mīklas. Miķels un Matīs izlēma, meklēsim Mijuli. Viņi droši devās cauri lielajai miglai meklēt rūķi. Drīz viņi atrada mazu dīvainu rūķi zaļā tērpā, kas sēdēja uz sēnes cepurītes un šūpojās. Jūs gribat atslēgas? Viņš ieķitinājās. Tad jums būs jāatmina mana mīkla. Mīlus noleca no sēnes cepurītes, paslēpās aiz koka, bet puisēni iekārtojās, lai klausītos Mijuļa mīklu. Un kā no zila gaisa puisēnu priekšā izauga pergaments, uz kura parādījās burti. Ne no zelta, bet atslēdz durvis. Katram ir, bet redz to reti. Kas tas ir? Kas glabā noslēpumu svētu? Un kā tu domā, klausītāji, kas tas ir? Miķels un Matīs savukārt sēž zālītē un domā skaļi. Ne no zelta, bet atslēdz durvis, kas var atslēgt, bet nav taustāms. Matīs rāda uz debesīm. Kas paver ceļus? Un katram ir. Viņš uz mirkli apklust. Tad Miķels sajūt sevī siltumu un čukst. Varbūt tā ir sirds? Tā glabā sapņus un noslēpumus. Tā ved mūs ceļā, pat ja mēs paliekam uz vietas. Matīs pamāja ar galvu. Un tā atslēdz durvis uz citu cilvēku sirdīm, uz sapņiem, uz labestību. Un tajā brīdī sapņu pilsētas vārti sāk lēni atvērties un priekšā iemietas ceļš.
Mīlulis smaida un saka: jūs esat uzminējuši, tikai sirds zina īsto ceļu. Sapņu pilsētas vārti atkal ir vaļā, un mēs tiekamies jau nākošajā stāstā.